Labrīt, sveicu jūs, ir ceturtdiena, mēs turpinām šodien ar vēstuli ebrejiem 11. nodaļu, šodien 7. pants. Ticībā Noa uzņēma Dieva norādījumu par to, kas tad vēl nebija redzams, un dievbijībā sagatavoja šķirstu sava nama glābšanai. Tādējādi viņš pasludināja spriedumu pasaulē un iemantoja taisnību, kas saņemama ticībā. Ticībā Noa paklausīja Dievam. Dievs Noam pateica, kad viņš iznīcinās visu dzīvo radību virs zemes ar plūdu, jo viņi ir tik ļauni palikuši, cilvēks tik ļauns ir palicis, un Dievs teica, viņš iznīcinās visu un sāks no jauna, un no Noa un viņa dēliem viņš cels atkal cilvēks, un lai arī Noa ņem no visiem dzīvniekiem, kas ir pārīšas, lai Dieva radība varētu turpināties. Noa uzņēma Dieva norādījumu par to, kas tad vēl nebija redzams, un dievbijībā sagatavoja šķirst sava nama glābšanai. Ir grūti iedomāties, bet Dievs Noam teica to darīt, un viņš vienkārši paklausīja, un viņš darīja. Viņš neko par plūdiem nezināja, viņš ļoti maz lietu būtu redzējis, viņš neko katrā ziņā par laivām nezināja, bet Dievs viņam vienkārši teica darīt, viņš paklausīja, viņš ticēja, un kā mēs zinām, caur viņa ticību viņš arī tika izglābts. Cilvēki noteikti viņu izsmēja, domāja, ka viņš ir pazaudējis prātu, ko viņš būvē tik milzīgi lielu laivu, tik tālu prom no ūdens, iekšzemē, un viņam noteikti pagāja ilgs laiks to arī izdarīt, bet viņš ticībā vienkārši turpināja. Viņš paklausīja, Dievs deva viņam plāns, viņš pēc tiem plāniem arī uzbūvēja šo lielo šķirstu, un viņš arī tad dabūja kopā visus dzīvniekus un savu ģimeni, un viņi izglābjās, jo tas bija Dieva apsolījums. Bet ticībā mēs varam darīt tik ļoti daudz lietas, un ticība nesaka, es nevaru, bet ticība saka, te es esmu, lieto mani. Noa neteica Dievam, es nevaru, es nekā nezinu par laivas būvēšanu vai neko tādu, viņš vienkārši darīja. Un Dievs deva viņam to gudrību, un deva viņam to vajadzīgo spēku un izturību, un palīdzīja viņam sagatavot visus materiālus un visas tās cits lietas, kas ar to saistījās. Tieši, kad mēs nezinām, nevaram, esam nespēcīgi, kur mums pilnīgi uz Dievu jāpaļaujās, tad mēs esam vislabākā vietā. Ka mēs ticībā vienkārši ejam un zinām, ka Dievs visu izkārtos un darīs caur mums. Ko Dievs ir paredzējis, to viņš vienmēr izdarīs. Tā kā nešaubīsimies, bet ticēsim. Dargais un mīļais debes Tēvs, paldies par nakts mieru un jaunu dienu, ka tu atkal esi dāvājis. Paldies par visiem šiem cilvēkiem, par kuriem mēs lasām tavā vārdā, ko tu tik spēcīgi esi lietojis caur vēsturi, lai panāktu savu, lai izdarītu, lai izpildītu savu plānu. Pateicamies par Noa, pateicamies par viņa ticību un paklausību tev, un ka viņš paliek kā priekšzīme mums, kungs, ka tu lieto vienkārši cilvēks, lai padarītu tavu darbu. Un ja tu kaut ko mums uzdod, tad tu arī dod to vajadzīgo spēku, gudrību, lai to lietu izdarītu, gādā arī materiāls un viss cits lietas, to mēs redzam atkal un atkal tavā vārdā. Tā, kungs, mēs lūdzam vairo mūsu ticību, palīdzi mums ticēt, palīdzi mums uz tevi paļauties, nešaubīties, bet darīt to, ko tu mums esi uzdevis. Paldies par šo dienu, izlūdzamies tavu svētību un lūdzam, kungs, lai tava gudrība būtu pār mūsu valdību un mūsu valdniekiem, mēs aizlūdzam par viņiem un lūdzam, kungs, lai tu palīdzi viņiem būt godīgiem un taisniem. Mēs aizlūdzam, mīļais debes Tēvs, par citām valstīm, citām zemēm, kā vienmēr mēs turpinām pacelt tavā priekšā Ukrainu, tāpat Izraēlu un Palestīnu un cits vietas, kur ir nemieri, kungs, mēs lūdzam. Mēs redzam visu šīs lietas, kas notiek, un mēs zinām, kungs, ka tas viss ir paredzēts tavā vārdā. Un mēs zinām, kungs, ka tuvojās tā diena, ka būs jauna debes un jauna zeme un ciešana un grūtība un bēda vairs nebūs. Bet līdz tam laikam palīdz mums turēties pie tevis. Kungs, mēs izlūdzamies tavu žēlistību, zinādām, ka tu esi žēlistības un mīlestības Dievs. Mēs aizlūdzam par mūsu tautu, mūsu Latviju tautu, lūdzam, kungs, lai mēs turētos pie tevis, lai mēs, kungs, atgrieztos tie, kas ir atkrituši, lai atgriežas atpakaļ,
šķīsti svētī atjauno savu baznīcu. Mīļais debes Tēvs, mēs aizlūdzam par mūsu māsām un brāļiem, kas cieši savas ticības dēļ. Mēs aizlūdzam par tiem, kungs, kas viņus vajāja, piedod, viņi nezin, ko viņi dara. Mīļais debes Tēvs, mēs lūdzam par visām mūsu baznīcām, un mēs lūdzam, lai tu pasārg mūs no viltus praviešiem, no antikrista gara, no viss, kas ir ļauns. Mīļais debes Tēvs, mēs lūdzam palīdz mums staigāt tavā garā, tavā vadībā. Mēs aizlūdzam par slimājiem, par vientuļiem un nabagiem, atraitniem un bārenīšiem. Mēs aizlūdzam, kungs, par bezmājniekiem. Mēs aizlūdzam par dvēselēm, kas tev vēl nepazīst, un lūdzam, lai šodien būtu diena, kad daudz pie tevis atgriežas. Tā mēs visi nododam, kungs, tavās rokās. Īpaši aizlūdzam par slimājiem, stiprini. Es aizlūdzu par katru klausītāju, pateicos par viņiem un lūdzu, kungs, lai tu uzliec savu roku, dziedini, mierini, stiprini un palīdzi. Visu nododam tev tagad un kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīgi. Es ceru, ka tas būs atkal rītdien.